Kā tas var būt, ka es saprotu globālās sasilšanas draudus, bet svarīgie onkuļu uzvalkos neliekas ne zinis? Ja manī klausītos, es ļoti vēlētos to izskaidrot, jo tur nav nekā sarežģīta. Kopš cilvēks izgudroja mašīnas, planētas temperatūra pacēlusies gandrīz par grādu, un mēs nevaram tā vienkārši atdzesēt planētu. Tādēļ šķiet, ka pieaugušiem taču vajadzētu ko darīt lietas labā. Bet viņi tikai ražo vairāk un vairāk mašīnu, kas rada lielāku un lielāku piesārņojumu, pat par spīti visu profesoru un zinātnieku teiktajiem, ka planēta sasils vēl vismaz par pusgrādu. Onkuļi uzvalkos lasa pārskatus, bet tas arī ir viss. Visi citi tikai stāv un gaida, kas tad notiks. Bet mēs taču diezgan droši zinām, kas notiks. Tik daudz cilvēku būs spiesti beigt un atstāt savas mājas. Būs ciešanas un pat kari. Vietnām sausums un ūdens trūkums, vietām plūdi un vēl nepieredzētas vētras, un visa daba zaudējusi līdzsvaru. Jā, redziet, onkuļi uzvalkos joprojām uzmanīgi pēta pārskatus. Neizskatās gan, ka viņi tos saprot. Beigšana no problēmas to neatrisinās. Man liekas, ka ir laiks viņiem to pateikt, un varbūt mums kopīgi tas varētu izdoties. Ieklausieties! Planēta jau ir uzsilusi par veselu grādu. Ja temperatūra turpinās paaugstināties, tad drīz vien pienāks brīdis, ka planēta pati no sevis sāk sasilt ātrāk un ātrāk. Un mēs būsim sagaidījuši brīdi, ko viņi sauc par lavīnu veida klimata pārmaiņām. Un neviens profesors pat neuzdrošināsies paredzēt, kas notiks tad. Bet vienu lietu zinātnieki ir pateikuši skaidri. Mums vēl ir apmēram 4 līdz 10 gadi, kuru laikā vēl ir iespēja izvairīties no šī liktenīgā punkta. Mums visiem ir jāpalīdz, lai to beidzot sadzirdētu. Sāciet rīkoties! Ja viņi tikai turpina smīkņāt. Bet ziniet, pasakiet jūs to viņiem, manī jau laikam neieklausīsies.